Čau visiem! Šoreiz ierunāšu latviski, lai iet raitāk un skaidrāk. Vai esat dzirdējuši? Nē, bet jūs noteikti esat dzirdējuši. Jūs zinat to, ka cilvēks visu var iemācīties no dabas. Un tieši tāpēc es gribu pastāstīt par kādu ļoti zīmīgu dabas objektu. Un tā uzmanība, gatavība. Varbūt arī jūs saņemsiet vairākas atbildes dzirdot šo stāstu. Man ir īpaši saikne ar Materhornu, un es joprojām uzskatu, ka viņš pie manis atnāca, nevis pie viņa. Okay. Īsāk sakot, ievērības cienīgs kalns, slavens kalns ar savu būtību, ar savu stāstu un ar savu vēstījumu. Varētu padomāt, ka tagad mums droši vien visiem liekas, viņš ir ļoti skaists, taču loģiski, vai ne? Tu varēsi stāvēt un baudīt Materhorna skaistumu. Un es ar Šveicē ļoti daudz, kur esmu bijusi, bet tā vēl projām ir viena no manām mīļākajām vietām. Materhorns līdz 1850. gadiem nebija iekarots kalns. Dažādu apgrūtinājumu dēļ cilvēki jau sāka runāt par Materhorna mistisko dabu kā tādu, ka uz tās piramīdas, augšās tās šķautnes, jau noteikti ir kaut kādi ļaunie gari. Kurā brīdī Materhorns palika tik ievērības cienīgs un slavenāko kalnu topā visā pasaulē? Kāpēc un kurā brīdī viņš taču bija tik neinteresants, viņš taču bija tik mistisks, ka cilvēkiem jau bija bail? Un varbūt arī tā ir, varbūt arī viņā ir kaut kas tāds, ko mūsdienu cilvēki vairs tik ļoti neiedziļinamies saprast. Bet ne par to šajā video. Tad, kad tomēr šo kalnu nolēma iekarot, kāpjot augšā kalnā, kompānija to sasniedza, bet vēl pirms tam viņu starpā bija, es teiktu, ka tomēr tas bija konflikts, un tās patiešām vēl ir mistikā tīts līdz pat šai dienai. Atpakaļ ceļā tas prasīja upurus. Es iemācījos no Materhorna. Pirmām kārtām pievērsiet uzmanību tam, ka kamēr no Materhorna visi baidījās, kamēr tas bija neiekarojams, un kamēr cilvēka potenciālam šķietami nebija iespējas nonākt tā virsotnē, kamēr viņš neatrada veidu, kā to īstenot, kā atklāt šo virsotni, viņš skaitījās neinteresants. Tāds viņš bija un pat piedēvēja mistiskus nostāstus. It kā uz tā valdot spoki, cilvēku dabā. Ja kaut kas ir neizskaidrojams, tad tur noteikti jābūt kaut kam ļaunam, vai ne? Bet patiesībā jau bija izskaidrojums, un tas izskaidrojums bija tāds, ka šis kalns ir ļoti sarežģīts. Un varbūt arī tas bija tas faktors, kāpēc viņš skaitījās mistisks, jo kā tad cilvēks neuzkāps uz kalnu, kā tas ir iespējams. Beigās, tad, kad notika nelaime atpakaļ ceļā un gāja bojā cilvēki, un notikums bija tik skarš, galvenokārt tāpēc, ka upuri bija tie, kas man, piemēram, iekrita acīs vispozitīvākie no tās kompānijas, taču palika dzīvi tie, kas bija priekšā un aizmugurē, tie, kas pa vidu, tie gāja bojā. Tie, kas bija priekšā un aizmugurē, tie bija tie, kas pa dzīvi ir ļoti nosvērti, nopietni, varbūt pat kaut kādā ziņā dusmīgi, kas to lai zina. Mēs tagad to, protams, nevaram skaidri zināt, bet viņu biogrāfijas liecina par diezgan pamanāmu nosvērtību un vēlmi distancēties vai, nerunāt un būt klusiem. Jūs varat iedomāties. Es domāju, ka ne jau šis notikums viņus tik ļoti ietekmēja. Viņiem tas bija pārdzīvojums, bet cilvēka kods, ar kādu viņš piedzimst, viņš nemainās. Ja mēs tādi piedzimstam, tā ir mūsu stihija, tādi mēs esam. Un tā tas arī ir normāli. Vidū esošie bija ļoti pozitīvi, zināmi, kā komunikābli. Pēc nelaimes gadījuma notika arī tiesāšanās, nācās pierādīt, vai tiešām upuri ir nokrituši nelaimes kārtā, nevis ķēde atvienota, pārcirsta vai pārauta, jeb kādā citā veidā. Tas viss bija ļoti neizskaidrojams, it kā neizskaidrojams. Šajā momentā, kad notika nelaime, visa pasaule sāka runāt par to, un ne tikai par to, bet arī par pašu Materhornu. Un nekad ne par vienu kalnu nav pievērsušies tik daudz mēdīju,
nav bijuši tik daudz interpretāciju, kā tieši tajā laikā, kurā gadā tas bija. Ja viņi sāk 1865. Jā, un tajā brīdī Matterhorns sāka kļūt par visapspriestāko kalnu visā pasaulē. Un vērsiet uzmanību cilvēka fenomenam, līdz notiek sakritības, nāk gaismā un visi saprot, ka tomēr tas ir izdarāms un ka tas ir izgaismojums un ka viss ir iespējams, tad pēkšņi tas kļūst par pasaulē interesantāko un svarīgāko notikumu. Tas ir interesants cilvēku dabas fenomens. Ja mēs to nevaram šajā brīdī, tad mēs to noliekam malā. Bet vēl viens dabas fenomens, ka viss vienmēr sākas un viss vienmēr beidzas. Tā ir gan ar to, ka kādreiz kāds vien iekaro kalnu, nāk gaismā, jebkura schēma tiek izskaidrota agri vai vēlu, un kāds par to sāk runāt, un tad tas ir pārsteigums un neizpratne, un kāpēc tikai tagad, un kāpēc mēs to nolikām malā, bet pirms tam tas bija nekas, nesvarīgs, nesaistošs un atliekams. Aicinu nenolikt malā svarīgāko. Katra individa atbildība ir atrast jēgu un nozīmību tam, kādu informāciju viņš saņem, kādu viņš meklē un kādu viņš pats vēlas iegūt, un atrast iemeslus, kāpēc viņam tas ir svarīgi. Varbūt tas ir svarīgāk nekā sākotnēji izklausās.